Tātad, ko notiek? Vakar tā kā korts ielika ātrumā, arī mēs ielikām ātrumā ar jaunās dzemdību zāles izveidošanu. Vasaras mājās līdz šim vēl nevienu reizi nav pieņemtas dzemdības, tādēļ visas iestrādnīcas nestrādā un viss ir no nulles, bet jūs redzēt, kāda mums ir stilīga siena ar durtiņām. Mēs savedām salmus, visu noskrūvējām kameras ziemas Disneylandā. Tā kā cīnījāmies līdz tumsiņai, jo korts taču ir ielicis ātrumā, vai ne? Tad vēl pa vidu ieradās savvaļnieku kolonija, un man bija mutīgi jāskrien glābt mašīnu no šitiem neandertāliešiem. Ļoti atvainojos, jaunieši. Vai jūs lūdzu varētu neizvarot man mašīnu? Kortu es aizstājusi uz priekšā un saka, nē, tu nebraukšu šodien mājās. Nākamā dienā uz kvalitātes kontroli ieradās jau akmens nodelīte un teica, ka viņš pat varētu mēģināt kaut ko izspiest. Un arī Sisīte devās pārbaudīt, vai mēs visi esam labi izdarījušas. Un tagad jums būs ekskluzīvs check-ups no piromāna. Šodien ir jāapskatās korķīšu pupiņi, bet tā kā es neesmu baigais pupu eksperts un vienīgais pups, par ko es kaut ko saprotu, ir pupu kungs. Tad kā mērauklis ņemšu pupu kungu. Tā, pagastāvi, parāda. Tā, izmērs. Precīzi šāds izmērs ir tam pupam, ko es māku nomērīt šim. Un ko tu šim iedzies, ko, pupu kungs? Tev nepatīk tavs izmērs? Normāls! Un tūlīt salīdzināsim ar korķīšu pupiņiem. Pagaidi, tu neko nelīdzināsi. Es te visu izlīdzināšu. Čau, korķīti. Ir tavs izmērs? Cik garšīgi ir tukši rociņi, vai ne? Paga, tukšais rociņas. Tā, nepazud izmērs? Nē, reku joprojām ir. Stāvi. Nu, pagaršo. Ir īstais izmērs. Tīri pēc garšas. Tā, paskatīsimies. Kāda ir pupiņa šodien? Precīzs pupu kungu izmērs. Es ceru, ka tas jums daudz ko liks saprast šajā grūtniecības periodā. Tu ar puķīti? Un korķīts tikmēr savu grūtniecību bauda ar puķīti mutē, varbūt arī baida prom dzīvniekus ar puķīti mutē. Tas tā kā steiks, cilvēki nesā steikus, lai pabaidītu zirgus, bet zirgi paši nesā puķītes. Korķi, ko iesam uz maitēm, apskatīties, kāda ir apartamenti. Akmens nodalīt jau redzēju un teica, ka sajies. Nedomājieties, šodien pa dienu izskatās šādi. Viņa vienkārši ir pārdomājusi. Iedomājieties, kā mēs te rāvāmies. Nu, mums laikam ir kaut kāda Lilija trauma, cik viņa ātri mācēja progresēt. Bet korķītim ļoti patika viņas apartamenti.